Augstgodātie profesori, augstgodātie kolēģi, ļoti cienījamie žurnālisti. Man ir jāizsaka kolēģiem, protams, ļoti liels paldies par to, ka viņi mani šeit ir aicinājuši. Un droši vien, ka manā reālajā darbā, kas šobrīd ir veselības aprūpes politikas veidošana, jo katrs ministrs ir savs nozars politikas veidotājs. Tas, ko mēs darām un esam izdarījuši salīdzinoši īsā brīdī mūsu tā sauktajās struktūrālās reformās, ir pateicoties ārkārtīgi lielam vadošo Latvijas mediķu un arī vadošo klīniku atbalstam. Šodien Saeimā ārkārtas sēdē valdības vadītājs atskaitījās par šajā valdības viena gada padarītajiem darbiem, un cits starpā es varu teikt, ka es strādāju 8 mēnešus, un man ir patīkami, ka valdības vadītājs novērtēja veselības ministrijas darbu, ministra darbu, un tas ir arī līdz ar to viss veselības aprūpes organizātoru darbu visnotaļ atzinīgi. Es gribu teikt, ka pateicoties Rīgas Austrumu Kliniskajai universitātes slimnīcai, kuras viena no sastāvdaļām ir onkoloģijas centrs, ir arī lielā mērā vēža diagnostikas, vēžu skrīningi, tātad agrīnās diagnostikas un tālākās ārstniecības metodoloģiskā vadība. Un tagad ir tik tā, ka patiesībā valstī šī struktūra ir onkoloģijas jomā sakārtota, un slimnieki, kuriem diagnoze ir neatkarīgi no vēža lokalizācijas, tiek ārstēti 4 klīnikās. Tās ir 2 universitātes klīnikas, man pieminētā Austrumu Kliniskā universitātes slimnīca ar onkoloģijas centru, tā ir Pauls Stradiņa Kliniskā universitātes slimnīca, un tās ir 2 lielās reģionālās slimnīcas Kurzemē. Tātad Kurzemes reģiona slimnīca, kura šobrīd veidojās no 3 slimnīcām, no Liepājas reģionālās slimnīcas, no Kuldīgas slimnīcas un no Saltas slimnīcas, tātad Liepājā lokalizācija, un Latgales reģionā Daugavpilī. Tātad struktūrāli ir pilnīgi skaidrs, kur pacienti, kuriem jau ir diagnoze, ārstējās. Man kolēģi pirms preses konferences teica, ka tai preses relīzē, ko veselības ministrija ir sniegusi, ir man citāts par to, ka vēzis tā nav nolemtība. Es domāju, ka visi šeit klātesošie ir tie žurnālisti, kas ļoti daudz raksta par veselības aprūpes jautājumiem, un viņi arī ir pārliecinājušies, ka nesot klīnikās, ka daudzas slimības vairs nav nolemtība, bet kaut kur cilvēku apziņā es gribētu teikt, ka 2 infekcijas slimības vēl joprojām, tas ir HIV infekcija, C hepatīts, un no pārējām slimībām arī vēzis kaut kur uzliek tādu fatalitātes zīmolu. Un es domāju, ka ar jūsu starpniecību mēs varam cilvēkiem dot ļoti precīzi informāciju par to, ka tas pats galvenais dakters, kas viņam var palīdzēt laicīgi diagnosticēt kādu hronisku slimību, tā skaitā arī kolorektālo vēzi, tātad taisnās zarnas un rasno zarnu vēzi, ir ģimenes ārsts ar ļoti vienkāršu skriningu analīzi, kas varētu tikai dot to pirmo aizķeršanās punktu, un par to, protams, kolēģi runās tālāk. Bet vēl es gribu teikt, ka visam jau tomēr pamatā bez šīs augstās profesionālās kvalifikācijas, bez klīnikām, kurās var realizēt tehnoloģiju palīdzību, ar medikamentu palīdzību, šīs savas zināšanas un varēšanas augstu kvalificētie ārsti, ir nepieciešams finansējums. Un tad ir jautājums, kas tad atmaksā onkoloģisko pacientu ārstēšanu. Un tad man jāsaka, ka tā ir prioritārā programma līdzās bērniem, līdzās grūtniecēm, dzemdētājām, neatliekamai palīdzībai, garīgi slimiem pacientiem un libīgām infekcijas slimībām, tā skaitā tuberkulozē. Tātad onkoloģija ir viena no prioritārām programmām.
un par slimnieku izmeklēšanu un tālāko ārstēšanu apmaksu veids valsts budžets. Es gribu uzsvērt, ka Latvijas valstī ir valsts apmaksātā medicīna. Mums ir tieši valsts apmaksātā medicīna ar mazām administratīvām izmaksām un ar stingri iezīmētām tām lietām, ko tad valsts apmaksā. Vēl es gribēju arī varbūt no organizatoriskā viedokļa informēt. Es pieminēju metodisko vadību. Ļoti liela nozīme ir ārstu profesionālajām asociācijām. Tās ir asociācijas, kur apvienojās tātad vienas specialitātes ārsti, lai apmainītos zināšanām, pilnveidotos, organizētu dažādus kursus, piedalītos konferencēs, veiktu zinātnisko pētniecību. Bet kā jebkura nevalstiska organizācija viņu pastarpināt, var iesaistīt un var izteikt tikai atzinību onkologu asociācijai par līdz šim padarīto darbu, un tomēr, lai valsts varētu to metodisko vadību noteikt, tad pirmkārt viņai par to ir jāmaksā, un otrkārt ir jābūt likumdošanā noteiktam, kā tad izpaužās šī metodiskā vadība, tātad pilnvarojums, kas tiek dots metodiskās vadības veicējiem, un kur tad tas notiek. Patreiz Saeimā tiek veikt grozījumi ārstniecības likumā, kurā tiks definēts, ko nozīmē metodiskā vadība, un tālāk ministru kabineta noteikumi jau precīzi noteiks, piemēram, onkoloģiskās slimības, tātad viss tas, kas attiecas gan uz skrīningu jautājumiem no paša sākuma agrīnai diagnostikai, gan tālāko visu, līdz pat precīzam reģistram, realizēs Austrumu Kliniskā universitātes slimnīca, un tā es varētu stāstīt, kur tad būs metodiskā vadība kardioloģijā, kur tā būs cukuru diabēta jomā un tā tālāk. Jo es vienmēr esmu uzstījusi, ka valstī ir jāuzņemās lielāka atbildība, vai patiesībā visa atbildība par to, kā tiek tērēta valsts budžeta nauda atvēlētā veselības aprūpei, un lai mēs sasniegtu to maksimālo efektu. Mūsu valsts ir ar ļoti nelielu iedzīvotāju skaitu, ar zemu iedzīvotāju blīvumu. Un līdz ar to, protams, arī lielā valstī ar lielu iedzīvotāju skaitu katram cilvēkam ir liela vērtība, bet mums ir ļoti strauji samazinošais populācijas skaits. Un katrs cilvēks ir ne tikai izmērāms 200 vai 300 tūkstošos latu viņa dzīvības cenu, katrs cilvēks ir zelta vērts. Un tādēļ mums visiem kopā ir jāiztver, lai tās slimības, kuras ir iespējams diagnosticēt laicīgi un ir iespējams ārstēt un atgriezt cilvēkus kvalitatīvā dzīvē, lai mēs to visu izdarītu. Mans personīgais uzdevums, protams, par ko šodien es te runāšu, ir arī šī gada veselības aprūpes finansējumu, panākt viņā palielinājumu, un tur ir reāli darbs, bet šodienas tēma mums ir kolorektālais vēzis, un tas ir ļoti labi, ka ir iezīmētas konkrētas gada dienas vai mēneši, kad mēs par kaut ko medicīnā runājam vairāk, jo atkārtot nekad nav par daudz, un tas, ko var izdarīt mazs mēdī, to nedrīkst novērtēt par zemu. Es jums pateicos, un